Es teikšu godīgi, man pašai arī ir kaut kāds mistisks satraukums šodien, tāpēc, ka es ļoti sen neesmu ieslēgusi podkāsta mikrofonu uz pulti, un tiešām bija putekļu kārta jānoslauka, teikšu godīgi, jo, vienkārši mans uzstādījums veidojot podkāstu ir tāds, ka es runāju tad, kad es gribu, man nevienam nav jāatskaitās, kas notiks, kā notiks, pēc sajūtām, un pēdējā laikā arvien vairāk un vairāk radās tā sajūta, un īpaši tāpēc, ka, varbūt podkāsts ir mazāk, jo manā dzīvē vairāk laiku paņem viens cits hobijs šobrīd, kas ir skriešana, bet nevainojiet skriešanu, skriešana ir superīga, un tāpēc šodien es esmu aicinājusi ciemos arī Kristīni, kura skrien. Tas ir tas vārds, kā tev var atrast sociālajos tīklos? Jā, es, diemžēl, nomainīju no Kristīnas skrien uz vārdu uz vārdu. Tu uzliki tagad vārdu uz vārdu. Tad Kristīna Troņēnko. Jā. Čau, un man rīktīgi prieks tevi šodien šeit redzēt. Jā, čau. Ar foršajām bizītēm, par kurām es tikai lasu un sakoju līdzi arī tam, ne tikai tam, kā tu skrien. Bet ar skriešanu es tieši domāju, kādas ir tās attiecības un ko es vispār par to domāju. Man ienāca prātā tāds salīdzinājums, ka ir nedaudz līdzīgi, ka tev piedzimst bērns. Kāpēc es to salīdzinu? Jo nereti tu kaut ko sāc darīt, tu piemēram, audzini to bērnu, tev liekas, ka tu visu dari pareizi, un tad uzrodās kāds, kurš jau ir ar bērniem, gudrāks, pieredzes bagātāks, un varbūt sāk tev pamācīt vai stāstīt, ko tu dari nepareizi, it kā labu gribot, bet reizēm tas var izklausīties augstprātīgi, un varbūt tāpēc, ka tu pats esi jutīgs tajā posmā, un tas cilvēks nemaz tā nav domājis, bet tā ir. Un arī ar skriešanu mēdz tā būt, ka tu sāc skriet, tu esi ļoti priecīgs, tev liekas, ka tu visu dari pareizi, un tad pēkšņi uzrodas kāds gudrāks, kāds pieredzes bagātāks, kurš tad sev sāk varbūt pamācīt, bet varbūt tiešām labu gribot. Bet tevi es uzaicināju tāpēc, ka ir skrējēji, no kuriem tas mēdz izklausīties tā aroganti vai iedomīgi, bet no tevis, manuprāt, nekad es neesmu dzirdējis, ka tu kādu kaut kā pamācītu vai īpaši tādā tonī, it kā tu būtu tā kā gudrāk par. Man tieši patīk tas, kā tu komunicē, tāpēc es tev uzaicināju. Paldies. Jo, no tevis es redzu arī, kā tu raksti citiem par kaut kādiem mazākiem skriešanas, tā teikt, izaicinājumiem vai, cilvēks noskrien, 5 kilometrus, un es redzu, ka tu reizēm esi uzrakstījis tur forši malacis, nevis, kas tas tāds? Vai ne? Un nesen, tiem, kas nezina, tu arī noskrēji, tas ir laikam tāds svaigākais, ko es varu pieminēt skrējiens, vai ne? Tāds garais Rīga Valmiera 107 kilometri, 9 stundās, 30 minūtēs un 27 sekundēs. Godīgi sakot, es neatceros. Man šķiet, ka es pat atceros labāk par tevi. Tad es sākšu ar jautājumu. Tu skrien regulāri, tu skrien, man šķiet, šobrīd katru dienu vai gandrīz katru dienu, vai ne? Jābūt tādam nopietnam iemeslam, lai es neskrietu tajā dienā. Jā, un, teiksim, Valmieras skrējiens, jau drīz būs mēnesis apkārt. Vai tev vēl ir vispār kaut kāda pēcsajūta pēc tā, vai tu jau dzīvo kaut kādā nākamajā? Patiesībā šogad es izbaudu, jo esmu beidzot apmierināta ar to rezultātu. Diezgan pienācīgi labs laiks. Ātruma ziņā. Pirmajā gadā es noskrēju, man liekas, kaut kas ap 14 stundām. Wow, tas ir tādā starpība laiku, tik daudz stundu. Jā, šogad, man liekas, bija 5. reize, kad es skrienu. Un, darot cītīgi kaut ko, mēs tā kā, ejam uz virsotni un sasniedzam. Jā, tev izdevās, es tev apsveicu, man liekas, tas tiešām ir brīnišķīgi. Un, ja runājam par tādiem super garajiem ultraskrējieniem, man arī ir jautājums par to, ka kā tu domā, kam šie skrējieni ir domāti? Tādā ziņā, ka, redz, teiksim, tu noskrēji pirmo reizi lēnāk, 14 stundas. Jā, un ir droši vien skrējēji, kas noskrien vēl lēnāk, un kas varbūt nenoskrien līdz galam. Kam ir jānotiek, lai tu justos gatavs vispār kaut ko tādu pamēģināt?
vienkārši ir jānotic sev, jo pirmajā reizē, tad, kad es to darīju, es nekad nebiju skrējusi tik garu distanci, es gribēju, un pats skrējiena mērķis ir palīdzēt bērniem, un tas jau idejiski jau ir tāds pozitīvs pasākums, kā dēļ ir vērts pacensties. Jā, tas ir forši šim skrējienam, ka ir tā labdarība arī. Par pārējiem vēl parunāsim, bet es tomēr gribu sākt ar iespējams, tu jau esi atbildējis šo jautājumu ļoti daudz reizi, bet es ticu, ka ir cilvēki, kas klausās, kuri to dzirdēs pirmo reizi, vispār par to, kā tieši tu sāki skriet un kāds bija tavs stāsts. Un varbūt vēl viens priekšjautājums, vai tev skolas laikā patiks skriet? Skolas laikā man nepatika skriet, man bija atbrīvojums no sporta. Vēl labāk. Jā, pirms 10 gadiem es teicu, es nekad mūžā neskriešu. Pēc otrā bērna man bija 84 kg, un es 1,61 m gara. Un es domāju, kaut kas ir jāsāk darīt, un kāpēc neskriet? Es aizgāju noskrēt 2 km. Tas bija briesmīgākais manā dzīvē, ko es biju darījusi. Un jā, es pēc tam līdz nākamajam skrējienam man pagāja kaut kāds mēnesis. Jā. Tad lēnām mēģināju. Un tad, kad tu noskrēji tos 2 km, vai tu vispār domāji toreiz par to, kā tu skriesi, vai tas bija tāds, vajag kaut ko darīt, iziešu, kas ir pulss, nezinu, vai tā kā vispār bija tā? Diezgan, jā. Es biju nopirkusi kaut kādus apavus un kaut kādus sporta apģērbus, starp citu, man pirms tam nebija. Jā. Un vienkārši izgāju izskriet, un bija briesmīgi laikapstākļi, bet tā kā 2 mazi bērni, man ir 3 bērni ar mazu vecumu starpību, šobrīd ir 6, 8 un 10 gadi. Un tas bija vienīgais brīvais brīdis, tad, kad es vispār tiku ārā, un tas bija briesmīgi. Bet tomēr tu pie tā atgriezies un turpināji. Un kāds bija tavs personīgais tas sākums? Tu sāki skriet, mēģināt vairāk, varbūt tev nedaudz jau sāka iepatikties, vai tu atceries to brīdi, kad tev bija tāda, vispār man patīk. Varētu to darīt regulāri. Citi cilvēki sāk skriet tā kā vieni paši, bet mans tas sākums ir tas, ka skrēju bērniem ratos. Ak tā, tas ir vēl citādāk. Jā, un tad ir tas, ka tu katru dienu izej ārā pastaigā, no sākuma es paskrēju, piekusu, pārgāju soļos, un beidzās tas ar to, kas arī to skriešanu ar ratiem tā kā ieintegrē tajā ikdienas, tajā ritējumā. Vajag uz veikalu, es aizskrienu uz ratiem, kaut ko mazliet viņās nopirkt. Vajag kaut kur aizskriet, kaut ko paņemt, kaut ko izdarīt ar ratiem. Un es pat nezinu, kurā mirklī man bija tas, ka es sapratu, ka man patīk. Kaut kā tas vienkārši notika pats no sevis. Man liekas, ka tas ir vienā brīdī, kad tu sāc skriet regulārāk, tu vienkārši sāc, principā, visur skriet. Ja tu redzi, ka tur ir iespēja. Tas ir rodas kā tāds ieradums, un tā nemanot, tas kļūst par tā kā dzīves sastāvdaļu. Jā, jo viens no tiem, varbūt mītiem vai kam ir tas, ka tas aizņem ļoti daudz laika. Skaidrs, ka ultramaratons varbūt aizņem vairāk laika, bet tāda ikdienas skriešana, kas man pašai varbūt likās mīts, jo es arī, principā, es esmu tiešām iesācējis joprojām skrienu, es esmu skrējusi ik pa laikam kaut kad savā dzīvē, bet tagad tā bez pārtraukuma, principā, es varētu teikt kaut kāds pusgads, aptuveni. Un pirms tam... man likās, ka tas ir aizņem baigi daudz laika, un īpaši, ja tev ir bērni, tā kā pa kuru laiku tie cilvēki skrien, un arī, piemēram, skatoties uz tevi un zinot, ka tev ir 3 bērni, es domāju, pa kuru laiku? Bet kāds tad ir tas noslēpums, pa kuru laiku? Pa kuru laiku? Noslēpums īstenībā nav noslēpums, es vienkārši nestrādāju. Pirmkārt, nevajag salīdzināt tāpēc sevi ar citiem, nezinot vai ne to ikdienas ritmu. Bet pat, ja tu ietu uz darbu, sēdēt visdien birojā, teiksim, tu jau skrien, man liekas, parasti no rītiem arī agri. Jā, pirms kādu laiciņu arī bija tā, ka ikdienā es arī strādāju. Tiešām tika ieintegrēts. Es no rīta aizvedu bērnu uz dārziņu, es izskrienu, braucu tādu pati uz biroju, apdaru svarīgākās lietas, ieeju dušā. Un tas, ka laika nav, tas ir īstenībā tāds,
Ja tu kaut ko vēlies, tu vienmēr tam atradīsi laiku. Tev nav laika vingrot, bet, taisot pusdienas, tu vari uztaisīt 50 pietupienus. Tikai vēlme. Jā, es tev pilnībā piekrītu, un arī man šis ir baigi pamainījis tādu vispār domāšanu par laika menedžmentu, jo par to skriešanu dod daudz ko, nevis tikai fizisko formu, vai ne? un tas noteikti nav varbūt galvenais. Redz, tu sāki varbūt skriet tādēļ, vai ne? Kad tev vienkārši bija liekais svars pēc otrā bērna piedzimšanas, un tu gribēji to atbrīvoties no tā. Tas iespējams daudziem ir tas, kāpēc viņi sāk. Jo šķiet, ka vienkārši jāspēr to, lai tu vai notievētu, vai būtu stiprāks, kuram ir tā pirmā motivācija. Bet tā motivācija, man liekas, jau ļoti transformējās cauri laikam. Jā, man kā cilvēkam, kas vienmēr ir bijis maziņš, man bija ļoti grūti, un es sapratu to, ka es nebūšu spējīga izskriet tiem maziem bērniem līdzi. Viņiem ir laukumiņš, viss pārējais. Es fiziski nevaru aizskriet. Es viņu nevaru noķert ar tiem saviem 30 kilogramiem. Kaut kas ir jādara. Un ņēmu un darīju. Jā, un tā arī bija motivācija. Jā, vienkārši, lai tu spētu ar saviem bērniem būt kopā. Bet vēl atgriežoties pie tā laika menedžmenta. Piemēram, tagad mēs esam sarunājuši tikšanos 11. Kas man jau liekas tāds dienas vidus bez maz vai ne, bet vēl nesen, man godīgi sakot, tas likās agri. Kad tu tā kā, pamodīsies, uztaisīs tur bērniem brokastis, un tad būs tas podkāsts, ja? Bet tagad, ja tu gribi, tu saprati, ka tu jau vari pamosties daudz agrāk, tu vari paspēt aiziet, izskriet, nopeldēties, bērni vēl guļ. Tu atskrien mājās, un tad sāks tas rīts, vai ne? Man liekas, tā ir viena superīga sajūta, ko var noķert. Tagad ir tie tuvojas vasara, un tie rīti ir vienkārši burvīgi, un tu pamosties 5, tu saģerbies, un tu redzi to saulēktu. Kā tu vari pa dienu būt cilvēks tāds īgnas un dusmīgs un pikts uz to pasauli? Nevari, tu esi pamodies ar sauli, un vienkārši diena ir vienkārši fantastiska uzreiz. Jā, tā ir tiešām superīga sajūta. Un laiks galu galā ģimenei netiek beigās nosakts, ja tu esi ieplānojis to no rīta, kamēr tiešām pārējie vēl vienkārši guļ. Jā. Ieguvums visam. Man gan bērni agri mostās, bet kuru rītu pēc tā. Un es zinu, ka ir cilvēki, kas arī savukārt skrien ļoti vēl vakaros, bet man šķiet, ka vairāk vīrieši. Zini, kā pirmsākumos, kad man bērni bija pavisam maziņi, un tā kā ģimenē nebija tas, ka no sākuma mamīte izskries, un tad notiks lietas. Tad es skrēju vēl vakaros, es noliku bērnus gulēt, un tas bija vienīgais laiks, kad es tiku skriet. Bet tu nebija bail? Nē, man bail būtu, man šķiet. Man liekas, Rīgā ir mazliet citādāk, bet pie Rīgā ir mazāk cilvēku, un es teiktu arī, ka drošāk. Bet, varbūt nebūtu jāskrien gluži pa kaut kādām meža takām, bet kaut kādā... Es pat nezinu, kur. Bet varbūt pārspīlē ar to, ka būtu jābaidās. Nē, ir jābaidās, jo gadījumi ir bijuši diezgan daudzi, bet... Vai tev pašai ir bijis kaut kāda situācija, kad tev ir kļuvis bail? Skrienot? Jā, ir bijis bail. Esmu zvanījusi arī pašvaldības policijai, kura ir pārbaudījusi, vai tie cilvēki turpatās ir, un pēc tam man pārzvanījuši, vai esmu droši nokļūsi mājās. Jā. Viss beidzās labi. Jā, bet tas ir tāds, vai kaut kādi suņi arī, vai nemēdz būt? Jā, vai kaut kas... mēdz būt dažādi, bet mēs nevaram neiet skriet tikai tāpēc, ka mēs baidamies. Jā, tas neattur līdz galam. Vēl par dzīvi ar skrējēju. Es ļoti labi zinu, kā tas ir, kad otrs cilvēks arī skrien, un iespējams tāpēc es ilgi pati negauju skriet. Jo tas ir, godīgi sakot, tas ir kaut kā pilnīgi, tagad es jūtos tā nedaudz vainīgi par to, ka es varbūt tās pārmetu kaut kādas lietas cilvēkam, kurš skrien, jo tagad es saprotu, kā tas ir. Bet tas laika menedžments un tev sadzīve vai tavējie cilvēki kaut kādā veidā kādreiz ir
nezinu, aizrādījuši vai pārmetuši vai, kas tā, ko tu atkal tur ieskriet. Es pieļauju, ka tagad jau vairs nē, jo tas jau cik gadus tu skrien, bet kā bija sākumā sadzīvot ar šo jauno hobiju tavā dzīvē, taviem cilvēkiem apkārtējiem? Jā, sākumā bija tas, kas gāja vēlu skriet, jo es agri no rīta nevarēju pamosties, un šobrīd es nemanām pārtapusi par rīta cilvēku, es mostos agrāk un eju izskriet. Bet, ja tev nav iespēju iet skriet, tu vienmēr vari kaut ko izdomāt. Tev bērni var braukt ar velosipēdu blakus. Tāpēc es arī skrēju ar bērnu ratos. Un, principā, ja ir izdoma, nekas neapturēs. Jā, tas gan. Tu vienkārši tad ņem viņus līdzi kaut kādā brīdī, kaut kādā veidā. Mēģini sarunāt un pieradināt. Sarunāt ir gažām vienkārši. Bērni, jūs vēlaties šodien saldējumu? Jā, mēs vēlamies. Un tad viņi aizbrauc ar velosipēdiem 10 kilometrus tālumā, kur ir veikals, mēs nopērkam saldējumu, pēdu, un es atskrienu ar viņiem kopā atpakaļ. Viņi, protams, ar velosipēdiem atbrauc. Man ir treniņš 20 km, bērni priecīgi, viņi ir izkustējušies, viņiem ir saldējums. Tas ir ļoti forši. Arī beigās kopā pavadīts laiks visiem sanāk. Man tieši nesen bērns prasīja, jo es sāku skriet, tad, kad viņi jau ir diezgan lieli. Kāpēc tu izdomāji skriet? Bet tev sanāk, ka otrais bērniņš jau ir uzaudzis ratos guļot, kamēr tu skrien. Trešais tāds redzot arī. Tad iespējams tikai pirmajiem bija jautājumi. Nē, man liekas, lielā meita bija diezgan maza, lai viņa to tā kā saprastu, jo viņai ar brāli ir 1 un 6 mēnešu starpība. Līdz ar to viņa pati vēl bija maziņa. Un es arī esmu gājusi skriet ar 2 ratiem, jo man nav bijusi cita iespēja. Tu noteikti zini, kur ir labākie rati skriešanai, vai ne? Tula viennozīmīgi. Ja kāda māmiņa klausās, jo zinu, ka māmiņas klausās ar ratiem, tad iespējams, lai šis iedvesmo kaut kādu mazu riksīti izskriet, un tad jau redzēt, vai iepatikties vairāk. Bet, principā, īstenībā, ja ir labs asfalts, mēģināt var ar jebkuriem ratiem. Jā, protams, nav nevajag tagad speciāli pirkt. Nevajag baidīties, vai tikai sākt un tikai mēģināt. Kā tu domā, vai skriešana ir demokrātisks sporta veids? Es laikam uzreiz pārāk plaši tveru šo jautājumu. Tas ir plašs jautājums. Jā. Es nezinu, es nevarēšu atbildēt, jo es uzreiz sāku domāt no miljonus aspektiem par šo, un atbildi nebūs. Ok, tad nebūs jā vai nē. Man arī nevajag, lai tu atbildi ar jā vai nē, bet es par to pati domāju, jo šķiet sākumā, ka jebkurš, principā, cilvēks, kurš ir vesels, un pat nav jābūt tā kā 100% veselām kājām. Es ļoti daudz esmu redzējusi cilvēkus, kas ar kustību traucējumiem skrien, un man liekas superīgi. Bet par to demokrātisko es domāju vairāk, kā tu sāc skriet, tev šķiet, ka tev tā kā neko īsti nevajag, vai ne? Botas, jā, ok, sporta tērps kaut kāds ir. Un es, piemēram, pati sākumā ļoti ilgi tā kā domāju, es neko nepirkšu speciāli tur kaut ko, ko man vajag, vai ne? Neko jau nevajag, var skriet kā ir. Un droši vien, ka sākumā tā arī var, bet pēc tam ar laiku tu saproti, īpaši to sākot kaut kādus garākus gabalus skriet, kaut kas nav vērti, kaut kas tomēr prasās tāds profesionālāks, vai tas audums citādāks, vai tās botas citādāks. Un tad jau sākās tas, ka tu skaties nevis jaunas kleitas, bet tu skaties jaunas botas. Ak, Dievs, jā. Šobrīd man ir tā, ja man ir, lai es ietu cilvēkos, man ir viena zandeles, 2 zandeles. Tad skriešanas apau man ir pār pa 20. Tu tā lēnām apaug. Tu tiešām skrien regulāri un daudz un bieži, bet jebkurā gadījumā arī tādam iesācējam, kā man, es jau jūtu, ka kaut kāda daļa budžeta lēnām pāriet uz to fronti, uz šo hobiju. Un kas tavuprāt, vai tev ir bijušas tās lietas, kas tev ir vissvarīgākās, ko tu varbūt esi īpaši šīm savam, es pat nezinu, vai tas tev vairs ir hobijs vai darbs, klausies? Nezinu, tas jau ir dzīvesveids. Dzīvesveidam kaut kas, ko tu esi iegādājusies, kas tev ļoti palīdz
Vai tie ir apavi, vai tas ir pulkstenis? Tas ir pulkstenis, jā. Man ļoti patīk cipari, man vajag bija cipari, man visur vajag ciparus, datu analīzi, un man ir Garmin Phoenix, un līdz ar to es sekoju visiem datiem līdzi, miegam un tā tālāk. Jā. Un tas arī palīdz īstenībā neiedzīvoties traumās. Jā. Kā sekoju līdz gan sajūtām, gan to, ko pulkstenis rāda. Protams, es viņam nevienmēr ticu. Nevienmēr es ticu, bet es viņam neklausu. Es mēdzu neklausīt. Bet man liekas, ka tieši pulkstenis ir tas, kas man ir palīdzējis izvairīties no traumām. Es tieši gribēju vaicāt, vai tev ir bijis kaut kāds treneris, vai tu tā kā pašmācības ceļā esi tikusi tik tālu, cik tu esi tikusi? Ir problēmīgas klausīt instrukcijām, un es arī reizēm pat, ja man ir manas plāns, es viņu sabotēju, un nē, tā kā treneris man nav, bet es esmu diezgan daudz lasījusi internetu pētījumus, un pamazām tā informācija ir iegūta, es varu pateikt, viena tāda īsta pareizā veida mazam nav. Droši vien. Jā, bet man liekas, tas abrīnojami, jo īpaši gatavojoties kaut kādiem jau lielākiem skrējieniem vai cilvēki nereti gatavoties maratonam, piemēram, to dara ar treneri, jo varbūt baidās kaut ko tā kā izdarīt nepareizi. Un, droši vien, ka kādam arī to vajag. Vai ne, lai tu... Jo kas varētu būt tādas tipiskākās, varbūt kļūdas, vai tev pašai ir bijušas kaut kādas kļūdas, ko tu esi pieļāvusi tādā treniņu procesā? Man liekas, es tikai no tā dzīvoju, ka es pieļauju kļūdas nopietni. Un reizēm skrienu pa daudz, reizēm pa lēnu, reizēm atkal pa ātru. Un man liekas, es visu daru citādāk un savā veidā. Jā. Bet, acīm redzot, ja tas strādā, tad kaut ko es daru pareizi. Bet tā kopumā tādas lielas problēmas tev nav bijušas no tā, ka tu skrieni? Kaut kāda sāpīte jau ir. It sevišķi pašā sākumā. Jā. Bet tādas lielas problēmas nav bijušas. Tad tomēr droši vien skrien diezgan prātīgi. Teiksim tā, varētu būt. Jo viss kaut kas ir dzirdēts, un es arī pati tur sabijos sākumā. Protams, ka man arī bija tas pulss diezgan augsts, kad es sāku skriet, un man likās, cik negodīgi. Tas ir, man liekas, arī viens, ko iemāca pacietību. Jo tu saproti, bet es taču varu skriet daudz ātrāk, man nekas nesāp, viss forši, bet kāpēc tas pulss? un kā tev bija? Un tev tas pulss tagad ir, redz, es skatos tevi un skatos, ak, Dievs, cik skaists. Tiešām, kurš to būtu domājis, ka es kādreiz teikšu, ak, Dievs, cik skaists pulss. Bet arī šajā, piemēram, Rīga, Valmiera, tev bija ļoti, es nezinu tagad precīzi kāds. Vidējais 148. Ļoti solīdi, tiešām, tādas distances un tempa. Vai tu atceries savu tādu pulsa izaugsmi, jeb drīzāk, kā viņš kļuva zemāks? Jo droši vien sākumā tev arī bija diezgan man ļoti traks. Augsts bija sākumā. Un es atceros, pēc kaut kāda treniņu laika bija pagājis diezgan pāris mēneši varbūt tās. Un es atceros, ka es noskrēju 10 kilometrus ar ātrumu 6 minūtes kilometrus. Un es biju tādā sajūsmā, ka es beidzot esmu to izdarījusi, ka es varu noskriet uz 6 minūtēm. Protams, es tagad treniņā nevaru tik lēni paskriet. Bet puls bija kaut kāds 170, vispār kosmosā. Bet tajā mirklī es biju laimīga, ka es varu tik ātri noskriet. Protams, tas ir tas grūtākais, kā iesācējiem. Ka tu skaties uz tiem, kas ir ar pieredzi, un tāpēc tā visu laiku jāatgādina sev, ka tu nedrīkst salīdzināt ar cilvēku, kurš gadiem skrien. Tu vari iedvesmoties, ka viņš līdz tam ir ticis. Nē, salīdzināt nekādā gadījumā. Bet tad, kad tu noskrēji, piemēram, tos 10 kilometrus ar augsto pulsu, vai bija kaut kāds brīdis, kad tu sāki domāt, labi, tagad es māku skriet ātri, teiksim, tagad varētu ar to pulsu pastrādāt. Vai tu vienkārši, kā tev tas laika gaitā izdevās? Ir tas, ka ir jāskrien lēni gari treniņi, un tas ir grūti. Skriet lēnam ir ļoti grūti, jo no mākslas iziet ārā, noskriet augstā pulsā. Mēs jūtamies labi, mums visi forši, mēs noskrienam. Bet tādā ilgtermiņā tas nav labi. Un tieši tie lēnie garie treniņi, pacietība. Es atceros, es biju ļoti pikta, es biju ļoti dusmīga. Tas ir tiešām grūti izdarāms. Un,
Jā, un tad vairāk skrienot zemā pulsā, arī tās sirds arī trenējās, un te nu mēs esam. Tā kā ir visi iespējamie iemesli, lai darītu to lēnā pulsa skriešanu, bet kaut kas cilvēkā ir, ka gribās to ātrumu un gribās kaut kā pārspēt, bet tā ir baigā. Par šo es vispār pirms es sāku skriet nebiju aizdomājusies, ka tā būs nemitīgi tāda saruna ar sevi par to, kā tu gribētu, par to, kā vajadzētu. Protams, dažreiz tur ir kaut kāds vidusceļš, kaut kāda noteikuma tiek pārkāpta. Bet tas nemainās. Man joprojām tas ir, es arī šodien skrēju. Man vajadzēja lēnāk, un tad ir tā, es gribu ātrāk, bet es nevaru ātrāk. Un tad ir visu laiku tāda iekšējā tā diskusija. Un, beigās paliec pa vidu kaut kur. Tas iemāca pacietību un arī visas iespējamās traumas, kas var būt. Vai tev ir bijis tā, ka tev pasaka, tu tagad, Kristīna, tu aizēji pie ārsta, un tev pasaka, ka tev tagad nevajadzētu skriet kādu laiku. Man ir paši ģimenes ārste. Es zinu, ka man pirmais jautājums ar visām problēmām būs, kad es drīkstēšu skriet. Jā. Bet ir bijis tā, ka tev ir jāpaņem. Es nezinu, ko teikt, nedēļas pauze. Teikšu godīgi, es neskrienu tikai tad, ja man ir augsta temperatūra. Ja ir zema 37 ar mazu astīti, ir iesnas un klepus, es nezinu, daudzi neskrien, bet man atkal palīdz. Es jūtos labāk. Jā, bet tev arī ir īpaši šobrīd tiešām arī pieredze un trenētāks daudz ķermenis, un tavs sirds ir pilnīgi citādāk kā manēja. Tādā ziņā. Nekas tev arī tas viss priekšā. Man tas viss vēl priekšā, tieši tā. Un tā kā tas vēl pēc 5 gadiem redzēs, vai man būs tāds pulss. Būs ātrāk nekā es. Bet tas arī ir interesanti. Tu sāc to skriešanu un skrien, un liekas, kas tur tāds, kas varētu notikt tālāk. Tu skriesi, cik ilgi tu skriesi, vai ne? Bet izrādās, tomēr tu vari tik dažādot šo it kā viena veida hobiju, vienveidīgo, vai nešķiet. Tas ir tas, ko neredz no malas, varbūt cilvēki, kas neskrien, jo šķiet bieži vien tie trakie skrējēji. Kas viņiem darīt nav, ko viņi vienkārši skrien, un īpaši tagad karsts, vai ne? Tagad vēl jau vairāk ārprāts, un tas cilvēks no malas nesaprot. Un tas ir normāli, ka viņš to nesaprot, ja viņš to nav pamēģinājis, un to sajūtu noķērs. Es pati tiešām ļoti ilgi tāda bija. Man likās, trakie, tiešām godvārds trakie. Bet tad tu sāc to skriešanu, un skrien, un tad lēnām kaut kā rodas tie jaunie izaicinājumi. Tev droši vien arī ir tādi, vai tev viņi nav vēl izbeigušies? Patiesībā nē, nav izbeigušies. Un ultramaratonus es sāku skriet, tāpēc, ka es biju vispār noskrējusi kā lielāko distanci, bija kaut kāds 21 kilometrs. Un tad es uzzināju, ka ir 6 stundas sacensības, un ka 6 stundas ir jāskrien. Un to es pateicu vīram, viņš man pateica, ka es nevaru noskriet. Viņš man pateica, ka nevaru, es aizgāju un noskrēju. Protams, uzreiz pierādīja, ka vari. Un principā, visi tie sasniegumi tikai tad, kad kāds ir pateicis, ka es kaut ko nevaru. Tad tu pierādi tomēr, ka tu vari. Redzi, tad noskrēji to skrējienu. Vispār es pieļauju, ka tu esi noskrējusi diezgan daudz skrējienus, kas tiek organizēti Latvijā. Es pat nezinu, cik daudz tādu ir, jo tas ir arī kaut kas, ko tu tā kā skaties, nezinot vēl, un neskrienot tik garus gabalus, vēl tas, tad šo vēl kādreiz varbūt varētu. Kāda bija tava, kas ir bijis tāds tavs ceļš, kas bija tavs, varbūt, vai tev bija kaut kāda mēģinājumi tur piedalīties visur pēc kārtas, vai kas tevi uzrunājis ir? Principā nebija tādu mēģinājumu. Droši. Es attaisīšu arī. Jā, ūdeni. Uzreiz. Beidzot, var padzerties ūdeni. Jo es domāju, ka ir, teiksim, daudz skrien tur Stirnu bukos, vai kaut kādos vēl visādos maratonos, Rīgas maratons, protams. Un kā bija tev? Vai tu skrēji priekš sevis, vai kā tev bija tam visādām sacensībām, izaicinājumiem? Pirmais sanāca, tas izaicinājums, tas, ka man pateica, ka es nevaru noskriet 6 stundas. Es noskrēju, man liekas, bija kaut kādi 52-53 kilometri. Pēc tā, ka tu biji 21 noskrējusi? Nē, tas vienkārši, tas 21 bija tāds lielākā distance līdz tam brīdim. Un es biju skrējusi
kaut kādu pusgadu aptuveni tikai. Tas ir ātri. Jā, es to skrējienu noskrēju, un bija tāds, šādu skrējienu es gribu vēl. Jā, tāpēc 2 dienām sazināju, ka mēs gaidām 3. bērnu. Tātad izrādās, es esmu noskrējusi arī 53 km esot grupliec. Un tad nākamajā gadā es domāju, kā cilvēks prātīgais es noskriešu maratonu, bet diemžēl dabūju nieru iekaisumu un nevarēju noskriet to maratonu. Un es esmu tāds interesants cilvēks, ka, ja es nevaru noskriet maratonu, es noskriešu ultramaratonu un noskriešu savu pirmo Rīga Valmiera. Tas tāds labs sākums, vai ne? Bet, redzi, nevarēja tad, varēja kaut ko vairāk pēc tam. Pēc pāris nedēļām, Kāda bija sajūta pēc tās pirmās reizes? Un tu teici, ka tev tā kā nav treneris, bet tad, kad tu gatavojies tādam pirmajam garajam skrējienam, no kura gala tu vispār sāk domāt par to, kā tev tajā ceļā ies, vai kas tev jāņem līdzi, vai, jo tur jau tu nevari vienkārši skriet un padzert ūdentiņu pa ceļam. Teikšu godīgi, tajā mirklēs īstenībā ne īsti tāds ne treniņu plāns, tāds kā vajadzētu, un uzturs skrienot garās distances. Pilnīgi absolūti nekā no tā nebija. Tas ir viss tas, kas rodas pieredzes laikā. Kā saka, tev ir jāuzkāp pašam uz 10 grābekļiem, lai tu beidzot varētu zināt to, kas tev dara un kas tev nedara. Jo skriešana ir tas sporta veids, kurš tev var ieteikt apavus, bet tev viņi var nederēt. Tev var ieteikt distancē to un to. Tev tas var nederēt. Tā kā, tev pašam ir jāveic tā atklāšana. Tas ir arī veids, kā iepazīt sevi un savu ķermeni un savu ķermeņa spējas un vispār īpatnības. Rīktīgi tā tiešām padziļināti, vai ne? Kā tev veicās tajā pirmajā? Tu tiki jau līdz galam? Tas bija ļoti grūti īstenībā. Tieši tā pirmā Rīga Valmiera, tas bija pats grūtākais. Jo es, godīgi sakot, varbūt nebiju pat līdz galam arī tam gatava. Tas bija grūti. Es visu skrējienu nenoskrēju. Es gāju gan soļos, gan arī gabaliņus paskrēju. Un es varu teikt to, ka tiešām tie cilvēki, kas ir pieveikuši to Rīga Valmiera un kas ir 11 stundās ir distancē. Visu cieņu jums, cilvēki. Jūs esat vienkārši apbrīnojami. Jo nav jau māksla ātri noskriet un viss. Bet tu visu dienu pavadi uz tās šosejas, apbrīnoju. Tas ir tiešām kaut kas. Un vispār tavs skrējienam, tas stāsts un labdarība un vispārējais kopā kaut kā padara to īpašu. Un tas laiks, kad tas notiek. Patiesībā tur ir tā, ka es tiešām saku, tas ir mans mīļākais skrējiens Latvijā, jo tur ir stāsts, tur ir sajūtas pirms, jo visi tiekamies Latvijas universitātē. Tur visu laiku tas ir stāsts par sajūtām, tas ir sajūtas, un tu skrien, un tu sāc no Brīvības pieminekļa, un līdz Valmierai, līdz Sīmeņa baznīcai, un tu redzi tumsu, un tu redzi saulēktu, un lielākoties no rīta ir migla, un ir tik skaisti. Un tas, ka tas pasākums mēs noskrienam, ar to viss nebeidzās. Tur ir kā ballīte, bet tur ir tie cilvēki, ir apkārt, un tur nemitīgi ir sarunas, un tas ir vairāk stāsts par sajūtām, un to atmosfēru, un noslēgumu to pasākumu, un tas ir. Jā, pamēģiniet. Varbūt jāsat gatavi vienīgi piebildi pēc kāda laiciņa varbūt. Bet es domāju, tas ir, es zinu, ko var izdomāt 21 kilometrā, bet ko var izdomāt 107 kilometros, tur var tiešām daudz ko izdomāt, ja grib. Jā, tur var ļoti daudz ko izdomāt, un ja treniņos es parasti klausos grāmatas un podkastus, un tad skrienot pēdējā Rīga Valmiera, es pat īstenībā pat neatceros, ko es domāju, jo tur bija darbiņš, tur laikam es vairāk domāju par cipariņiem, analizēju, kādu tempu man ir jāskrien, kas man cik ir tālu priekšā. Tas tev nodarbināja visu laiku. Šoreiz man nodarbināja cipari. Bet tas ir interesanti, jo tie skrējieni arī tā dažādība atspoguļojās šajā, ka tu vari vienreiz aiziet ar audio grāmatu un klausīties to grāmatu, citreiz tu vari aiziet ar mūziku, citreiz tev neko nevajag.
Tad vēl, man liekas, arī tīri praktiski ir forši, ka var plānot kaut kādas lietas savā galvā, vai ne? Starp citu, tajā laikā, tad, kad es arī strādāju, es tiešām no rīta skrējiens bija tas, kas aizvieto to, ka tu apsēdies no rīta pie savu plānotāja, saplāno to visu dienu. Es to darīju skrienot. Jā, es tagad tā daru arī, kad reizēm pirms darba izskrienu, un tad ir tāds, salikt plauktiņiem, kas jādara, kas tā, un tas arī tāds, tā nav laika zakšana, jo tu reāli domā tajā brīdī par to darbu vai to lietu, kas tev jāizdara ir, un bieži vien tas daudz labāk saliekās viss kopā, nekā sēžot pie tā datora. Jā, produktīvāk sanāk, Galvenais pēc tam atcerēties. Bet tas palīdz, tas svaigais gaiss. Jā, ja nevar atcerēties, es ierakstu audioziņas. Nu redz. Jā. Tas man būs arī jāizmēģina. Ideāli. Reiz tu rakstīji vai Twitterī vai Threadā, neatceros kur, kad tu skrieni katru dienu. Neatceros. Es tev toreiz vaicāju vēl, kā tas ir, kad tu nevari kādu dienu neskriet un kāpēc? Es nesapratu, jo tu tiešām skrieni, lai gan, es nezinu, vai 100% katru dienu, gandrīz. Jā, es saku, ir nopietnas iemesls, man ir vai temperatūra, vai kaut kāds dienas kārtībā ir tiešām tā, ka es nevaru ielikt to skriešanu, bet es skrienu katru dienu. Jā, un es tev vaicāju, tiešām tīrais intereses, kas tas ir, ka tu nevari neiet skriet? Skriešana palīdz man noņemt lieko hiperaktivitāti, es esmu mierīgāk visu atlikušo dienu. Man patīk tas, ka man ir tas laiks priekš sevis. Varbūt sākumā, tad, kad es sāku skriet, varbūt tā bija beigšana no bērnkopības, no trokšņa, no bardaka, no hausa, lai pabūtu mierā pati ar sevi. Un tad, šobrīd tas ir tiešām tā, ka es citādāk neprotu. Tas tev palīdz reāli ikdienā. Jā. Tu sakārto domas, no rīta esi savākts, tev viss salikt smuki pa plauktiņiem, tu esi izkustējies, dienas soļi ir savākti. Un, diena var sākties. Forši. Citu par to beigšanu. Un šis arī, man liekas, viens no tiem mītiem, kad, ja cilvēks skrien daudz, tad viņš no kaut kā bēg. Nē, īstenībā, tad, kad cilvēks skrien daudz, viņš atrod sevi. Viņš nebēg, viņš atrod sevi. Un... Jā, īstenībā tu nevari aizbēgt no sevis skrienot. Nē. Un tieši tas ir tas veids, kā tu vari izanalizēt ļoti daudzas lietas, paskatīties uz sevi, uz citiem un atrisināt arī daudz problēmas, domājot. Tā ir, jā. Un man tiešām arī pašai ir bijis tāds mīts, kad es domāju, ka ne visi, bet ir kaut kādi cilvēki, kas tā kā jau sāk skriet, tā tad ir. Es pat esmu dzirdējis, ka kāds tā saka. Tā nebija es. Ja sāk skriet, tā tad ir problēmas ģimenē vai problēmas kaut kur citur. Vienmēr sakot, cilvēks vienkārši. Un iespējams, ka kādam tā arī ir, un tas ir normāli, bet skriešana tiešām arī ir tāda terapeitiska metode diezgan. Es kā cilvēks, kas nevar nosēdēt mierā, dīvāns ir, es neatceros, kad es pēdējo reizi esmu dīvānā sēdējusi, ir jābūt kaut kādam ļoti lielam iemeslam, lai es to darītu, esmu visu dienu uz kājām, un skriešana ir mana meditācija, kāds sēž zīmē, kaut ko citu dara, bet tā ir mana meditācija. Es atpūšos. Jā. Es vēlīgi izjūtu to un domāju, atceros uzreiz, kā es jūtos skrienot. Un, ja godīgi, tas man arī ir kļūst par tādu labu mehānismu, kā atrisināt problēmas. Tiešām. Gan kaut kādas, kas ir pašai sevi, gan kaut kādas ar citiem cilvēkiem, plus baigā sevis pieņemšana notiek, ne? Jā. Jo tu sevi iemet kaut kādā tādā situācijā, ka tev ir jāpārkāp pār kaut kādām grūtībām tā skrējiena laikā, un tu nedomā varbūt vairs par to, kā tu tur izskaties, vai kas tev tur, nezinu, un tu esi tik lepns. Es tagad runāju par sevi, tu vari papildināt, vai tu arī tā jūties, ka tad, kad tas tavs skriešanas mērķis, piemēram, ir izpildīts, tu vari lepoties ar sevi par to,
Un tiešām tu nedomā par daudz kaut kādām mazsvarīgākām lietām. Un man, piemēram, tas tiešām ir ļoti palīdzējis arī pieņemt sevi vai to, kā es izskatos, vai ja man ir bijuši brīži, kad man besīja, kā es izskatos, vai tur, nezinu, protams, kā jau sievietēm, tur par resnu vai kā, bet tagad es kopš skrienu regulāri, man nav bijušas tādas domas vairāk. Jā, tas pazūd. Tu ej skriet, tu ej baudīt, tu esi pats ar sevi, un tev ir pilnīgi absolūti vienalga, kā tu izskaties, kas tev ir mugurā un ko domās citi, un vienkārši tāda faila vairs neeksistē. Jā, tas ir ļoti atbrīvojoši. Jā, un tas ir arī tas, ka tu esi izsviests ārā no tās ierastās savas vides. Ja tu mājās mēģini kaut ko padomāt tam līdzīgi, tad tev ir leduskapis, tad tev ir tas, tad tev tāds darbiņš ir neizdarīts, tu vienkārši nevari koncentrēties. Bet tad tu esi iemests tajās minūtēs, cik tu esi plānojis to treniņu aizvadīt, un tad mēs esam, tu esi pats ar sevi un dabu. Jā. Vēl par skriešanas kultūru runājot. Es domāju, tagad Latvijā skrējēji visi sveicinās. Nezinu, vai visur tā ir. No. Man šeit arī nav, jo kaut kur, kad es gāju skriet, neatceros, kurā valstī, tad neviens man nesveicinās. Berlīnē neviens nesveicinās? Jā, tur laikam pārāk daudz cilvēku. Jā, un Spānija arī nav bijis tā, ka kāds sveicinātu dažādos reģionos. Vai ir vēl kaut kas, vai kā tu varētu raksturot kaut kādu tādu skriešanas kultūru Latvijā? Vai ir kaut kas, teiksim, piemēram, ko es varētu nezināt? Piemēram, neskriet nekad tur, sarkanā cepurē. Es nezinu, kaut kas, kas ir kaut kādas slepenās vienošanās, ko zina tikai tie, kuri skrien. Sveiciens ir viens. Vai ir vēl kaut kas? Tas ir skriešana ir tas, ka tu vienkārši ej skrien. Nav noteikumu. Tu vari skriet, kā tu gribi, izskatīties, kā tu gribi. Un, tās pasveicināšanās ir tā kā uzmundrināšana. Vienkārši uzmundrinam viens otru. Ļoti labi. Tu man šķiet vairāk piedalies tieši skrējienos Latvijā, vai ne tā? Jā, galvenokārt Latvijā. Jā, un kā vispār ir, vai tu esi piedalījusies arī kaut kur ārpus Latvijas, kaut kādās sacensībās? Jā, ir bijis arī ārpus Latvijas, man labāk patīk Latvijā, jo te viss ir zināmāks, tad ir mazāk tādu nezināmo faktoru, un mājas ir mājas. Mājās drošāk kaut kādā ziņā, ne? Jā, es arī domāju, varbūt kādreiz gribētos kaut ko garāku noskriet citur, bet tad ir jāņem kāds līdzi cilvēks savējais, man liekas. Jā. Tā, ja tu vēl nejūties tik droši par to. Un es arī esmu paklausījusies kaut kādus podkastus. Jo man tagad kļuva aktuāla tēma par skriešanu. Un kad ir cilvēki, kuriem, piemēram, ļoti viskārtībā gribās noskriet tur tos visus lielos maratonus vai ko, bet tad es sāku tuvā galā domāt, cik tas izmaksā. Tas taču arī ir baigais ieguldījums. Ja lai aizbrauktu uz sacensībām, ir īstenībā diezgan padārgi. Un es tagad šobrīd arī esmu atmetusi. Es labāk vienkārši aizbraucu ceļojumā, daru to, ko es gribu, pastaigāju, paskrienu un tā tālāk. Un nekā braucu. Jā, bet kā ir tādiem skrējējiem, kā tev varbūt, kas tiešām skrien regulāri un arī uzrāda labus rezultātus sacensībās, kur piedalās? Vai ir iespēja ar to, teiksim, nopelnīt, vai tas var kļūt par tavu darbu kaut kādā brīdī? Vai tas ir tomēr tu arī strādā? Kā ir? Tu noteikti pazīsti daudzus citus. Jā. Vai viņiem visiem droši vien nē, bet lielākai daļai ir kaut kāds darbiņš un tad skriešana ir paralēli. Jā. Principā ir tā, ka lai kaut kā vismaz daļēji atcistu visas tās izmaksas, ir jābūt ļoti, ļoti labām. Ir jābūt ļoti labam, ir jāskrien daudz kur ārzemēs, un tas galvenokārt tad ir taku skriešana. Jā. Un, ir jābūt labam, bet Latvija mums ir diezgan maza. Jā, ir cilvēki, kas pamazām pāriet, un dara to kā pilna laika, bet tur ir jābūt izcilam. Jo es domāju, kas ir tas, ko tev var piedāvāt, tur apģērbu, botas, varbūt tur dalību sacensībās.
Bet, ar to jau nepietiek. Tomēr jāsaņem arī kaut kāda nauda vai alga. Vai, kā jau sportā, tev droši vien par labiem rezultātiem var kaut ko dabūt. Bet, balvas dažreiz, cik tur tie balvu fondi, es jau godīgi nezinu, kā ir Latvijā. Kā kurās sacensībās, jā. Bet tas ir arī tāds vinnēja skriešanas apavus. Un viņas tāpatās. Tas droši vien... Tā tev, piemēram, tā nav bijusi motivācija kaut kur piedalīties, jo tu zini, ka tur var, laimēt. Uzvarēt naudas balvu. Naudas balvas nav bijušas, bet... bet kaut ko citu. Bet pēdējā laikā, es patiesībā skrienu. Man ir tāds vai nu visu, vai nu neko. Jā. Un, būsim godīgi, ja es skrienu, es gribu tajā trīniekā tikt. Jā. Jā, un es arī, ir bijis arī viens gads to pašu Rīga Valmiera skrienot, es sapratu, man tā šķita, ka es netikšu trīniekā, un tad es vienkārši izstājos 50, kurā tur tajā kilometrā, jo visu vai neko. Es vienkārši aizbraucu mājās, atpūšos, un jau nākamajā dienā eju skriet, un tas man bija vienkārši garais treniņš. Tas ir tāds arī, man liekas, tik atbrīvojoši, ka tu zini, ko tu gribi. Un, ja tu saproti, ka tu to nedabūsi, tad to ar cieņu vienkārši, šoreiz nebūs. Jā, es atkāpjos, es neesmu pārgurusi, un es atkal esmu tulītās patās tajā ikdienā, un nav jāga mocīties un noskriet līdz beigām, un pēc tam vēl 2-3 dienas būt sagurušam. Es tev ļoti saprotu, un, protams, varbūt kāds, kurš ir iesācies skrējies, klausās un domā, wow, bet ņemsim vērā, ka tu tiešām vairākus gadus skrien un tev ir, pilnīgi... Es nezinu, cik gadi kopā sanāk? Principā var teikt, ka kopš jaunākā meita ir piedzimusi, mazliet viņās atkopšanās pēc ķēzara grieziena un sāku skriet. Tagad jaunākajai meitai ir 6 gadi. Jā, 6 gadi, jā. Redz, pa 6 gadiem var teikt tik tālu. Tas nav tā, ka tu tikko sāki skriet un aizskrēji līdz Valmierai un viss kārtībā. Pirms tam es nesportoju vispār, jā. Nav, tas man liekas arī tāds diezgan liels mīts, ka tev ir jāsporto kopš bērnības un tam līdzīgi. Es nesportoju nemaz pilnīgi neko. Pamazām strādājot ar sevi un klausot dažreiz sevi, dažreiz neklausot. Kā es sapratu, visādi var būt. Kā tev iet ar ēšanu? Jo šis ir tāds baigais arī, it kā baigi jādomā līdzi, ja skrien regulāri. Es nezinu, kā tev iet ar to. Man ar ēšanu kā tādu visu mūžu ir mazliet tā interesanti. Es daudz ko nēdu, un esmu diezgan cimpralīga uz ēdienu, un ja nav tas, ko es ēdu, es varu neēst neko. Piemēram, jau ir kaut kādi 2 gadi, kad es katru dienu ēdu biespienu. Jo tas tāds drošais ēdiens, ko es varu ēst. Un ēšana ir tas jautājums, kas varētu būt labāks, bet es ēdu to, ko es ēdu. Nav tā, ka es ēstu ļoti slikti, nepareizi. Es ēdu īstenībā diezgan veselīgi, diezgan maz arī gaļu. Un garšo tagad saldumi pēc bērniem. Cieliņas tev garšo. Tieši šogad, es pirmo reizi ēdu cieliņu pēc 20 gadu pārtraukuma. Oh my God, nopietni? Jā. Wow. Kas notika tos 20 gadus, kas tu neēdi? Vienkārši, es ļoti daudz ko nēdu. Es tiešām ļoti daudz ko nēdu. Es aizbraucu uz citu valsti, es neko nevaru ēst, jo tur ir svešs ēdiens, tad ir vēl grūtāk, tad es biju pārgājienā, nakšņojām hamakos ziemā pie jūras, un brokastīs bija kafija ar cieliņu. Un tad es biju iemest tādos apstākļos, ka, kāpēc nepamēģināšu šoreiz. Un, bija labi. Jā, jo šis ir, man liekas, tā tēma arī, kurā varbūt no malas kāds grib pamācīt nereti. Es nezinu, vai tevi, bet kādu, kas tur sporto vairāk vai kā, ka tur jāiet tas vai tev vajag uzturbagātinātājus tādus un tādus. Un tas īstenībā sākumā arī ir diezgan mulsinoši. Tu īsti nesaproti, vai tev kaut kas tagad pēkšņi ir jāmaina, vai, lai tu neizdarītu sev pāri, jo, negribās jau attapties, ka, ķermenis jau nesignalizē uzreiz. Viņš paies kaut kāds laiks, un tad parādīsies kaut kādas iespējams tur problēmas vai sajūtas, un tad tev pateiks dakteris, bet, tu toreiz darīji tā un tā, tā kā nepareizi. Un vismaz šajā vecumā man, piemēram, gribas domāt, tā kā līdzi vairāk tam visam. Bet tas ir mulsinoši.
Mazlietiņās es cenšos pasakot līdzi, jā, un tajā pašā laikā uztaisām asins analīzes un pārliecinamies par to, kas ir. Tas jau laikam galvenais. Cenšamies, kā nu sanāk, tā nu sanāk. Bet nē, kopumā īstenībā diezgan labi, jā. Vismaz ar olbaltumvielām man viss ir kārtībā. Jā. Es domāju, ka pēc šiem gadiem tev organisms būtu diezgan skarbi pateicis, ko viņš domā par šo tavu hobiju, ja tu neesi tā kā vispār atbilstoši. Jā. Jo tas jau arī parāda tomēr, to, ko tu spēj izdarīt, ka kaut ko jēdzīgu tu tomēr liec sevi iekšā. Un, es nezinu, vai tu lieto arī kaut kādus uzturbagātājus vai kaut ko tādu, kas ir tavā ikdienā? Es mēģinu lietot, bet lielākoties es aizmirstu. Man patīk nopirkt un ielikt plauktiņā un aizmirst. Okay. Jā, jo šis ir tāds, mārketings ir ļoti liels visam tam un saprot, ka iespējams, ir kaut kas, ko vajag. Es, piemēram, dzeru magniju, jo es jūtu, es zinu, ka man vajag, bet veikalā tā izvēle, protams, ir abnormāla, vai ne? Visi tur enerģijas batoniņi tādi un pulveri tādi un tādi. Un tu domā, vai man vispār to vajag, vai es tomēr varu vienkārši ēst pārtiku? To varbūt uzticies un doktorim šo komentēt. Es negribu kādam dot kaut kāds nepareizs padoms. Bet tas ir vienkārši tik daudz, kas par ko vēl domāt. Jā. Pilnīgi. Es saku, tu skriešanai iedod mazo pirkstiņu, un tas beigās tev paņem pilnīgi visu. Jā, un es, ja godīgi, bišķi baidījos, ka man tas iepatiksies, jo likās, jo manī bija tas mīts, ka skrien cilvēki, kuriem ir kaut kādas problēmas, visticamāk. Viņš nebija varbūt tik skarbs, bet kaut kad senāk es tā domāju. Un tad es domāju, es esmu kļuvusi par to cilvēku. Kas notika? Kur ir tā mana problēma, ko es tagad mēģinu atrisināt? Bet kaut kā skrien, domāju, bāc, bet varbūt es to daru, jo man patīk. Jā. Tā arī varbūt izrādās. Nevis, bet skolas skriešana, laikam tas ir tas, kas daudzus aizbaida uz ilgu laiku no skriešanas prom, tas sports skolā. Es pieļauju, jā. Man pēdējo reizi bija 9. klasē sports, un pēc tam man nebija jāskrien vairāk. Tev bija atbrīvējums, kas vispār, un tavs sports skolotājs zina tavs šī brīža sasniegums. Es pat neatceros, kas man bija sports skolotājs vai skolotāja. Jā. Un, Es ceru, ka tagad skolās tas ir kaut kā pamainījies, iespējams, kā kurā skolā. Bet, burtiski tas skrējiens, man liekas, 1600 metri bija jāskrien pa kaut kādi 4 apļi. Līdz asins garšai mutē. Drausmas, vienmēr tā asins garša. Man liekas, un tad, kāpēc toreiz, piemēram, par to pašu pulsu, neviens vispār neko nestāstīja bērniem? Jā, man liekas, tieši augošām organismam tas nodara kā lielāku kaitējumu. Jā. Tagad, iespējams, tas jau ir pamainījies, bet, kādreiz tas bija briesmīgākais notikums dzīvē. Tas skrējiens, šausmas, noskrien tev vēl ieliek 3 beigās. To, ka tu lēni skrien. Drausmi, tik tā kā nepareizi, vai ne? Jā, piekrītu. Tas arī, iespējams, tāpēc daudziem ir tāds trauma uz mūžu. Jā, tiešām trauma uz mūžu. Un tad tu lēnām mēģini, un tad lēnām var pāriet. Bet, jā. Tev ir jau kaut kāds nākamais skrējiens, kam tu gatavojies? Godīgi sakot, šogad ir tā, ka es visu uztveru mazlietiņās vieglāk, un dzīve ir skaista, dzīve ir forša, un patiesībā nav nekas tāds īsti ieplānots, un kas būs, tas būs, kā treniņa apjoms ir, skriet es skrienu, un tad jau vienkārši procesā. Tagad gribēšu skriešu, gribēšu neskriešu, gribēšu noskriešu visu, gribēšu nenoskriešu visu. Jā. Visu viegli vajag tvert. Es pieļauju, ka skriešana droši vien aizņem kaut kādu daļu tava laika, bet tas nav vienīgais, kas tev patīk un ko tu dari, vai ne? Tev 3 bērni noteikti aizņem tev daudz laika. Bērnkopība patiesībā ļoti daudz laiku aizņem, un cenšoties nodrošināt viņiem pulciņus. Tā loģistika ir ļoti, ļoti sarežģīta. Man liekas, es esmu šoferis katru dienu, jums katru dienu ir pulciņi, un tas viss nenotiek rajonā, un nākas arī ārpus braukt. Tas ir pilns slodzes darbs. Starp citu, jā. Un tāpēc es esmu, tā kā
man liekas, super, ja var būt klātesoši saviem bērniem un viņus tiešām arī visur izvedāt, jo tas tiešām aizņem arī beigās visu dienu. Jā, man tādā ziņā bišķiņi varbūt bišķiņi bērni cieši, jo kādreiz ir kāds cits jāpieslēdz vai kādreiz kaut kas nenotiek, bet, katram savs dzīves modelis un ikdiena. Vēl es vēlējos tev vaicāt, es gandrīz jau aizmirsu, ka tad, kad podcasts iet uz beigām, ka man bija jāprasa vēl dziesmu cilvēkam. Es to jau pat biju aizmirsusi. Un tu vari padomāt savu dziesmas izvēli. Man to vajadzēja mājās izdomāt. Es taču zinu, es klausos tavus podkastus un es aizmirsu. Jā. Tagad tev jāizdomā. Man tai dziesmai vajadzēja būt ar kādu domu. Ar nekādu. Kas tev patīk, ko tu klausies, tu vari pašpikot droši arī telefonā. Es tev nosūtīšu. Nosūti man, jā. Un neteiksi tagad nosaukumu? Vai tu vēl gribi padomāt? Es vēl mazlietiņās padomāšu, jā. Svarīgi tomēr. Jā. Kādu tu atstās dziesmas nospiedumu šajā podcastā? Gan... Es tev nosūtīšu, jā, bet tā dziesma būs veltīta visiem maniem neirodivergentiem draudziņiem un visai manai ciltī. Un jā, bet es tev nosūtīšu tulīt. Sarunāts. Paldies tev. Un es nezinu, ko vēl piebilst. Vien to, ka es ceru, ka mēs kādu iedvesmojām izkustēties. Jā, pat ja negribas skriet, vienkārši iziet pastaigā ātrākā. Un iespējams pēc ilgas staigāšanās sagribēsies arī skriet. Man tā bija starp citu. Forši. Jā, tā kā vienā brīdī, es gāju ļoti, ļoti garās pastaigās, un vienā brīdī man tiešām sāka aptikt. Man likās, ka varētu bišķi ātrāk. Tad loģiski tu sāc skriet. Un tad saprāt, cik labi, tu vari tā ātrāk, un arī jau ātrāk, mazāk laika tas aizņem, un atkal atrod vēl visu. Jā, jau obligāti to visu distanci skriet. Tur arī pastaigā noskrien 200 metrus, pastaigā atkal noskrien 200 metrus, un tā arī pamazām arī var sākt skriet un audzēt to izturību. Jā, pamazām ar pacietību un izturību. Tad jau tālāk nonāk līdz tam, ko gribas sasniegt. Ne tikai skriešanā, bet arī vispār dzīvē. Jā, tas ļoti norūda raksturu pacietību un nodara. Jā, paldies, ka tu atnāci pie manis. Un sveiciens visiem skrējējiem, kuri zina Kristīni, un kuri arī no tevis iedvesmojās, un visiem tiem, kas mēģina un sāk un kaut ko ir tikai pašā savā skriešanas ceļa sākumā. Jā, man liekas, galvenais, lai ir pašiem prieks. Tā iedvesmošanās ir patiesībā tā, ka man ļoti daudz saka, ka viņi iedvesmojās. Un ziniet ko? Es iedvesmojos no jums, ka jūs dariet. Un tas, man liekas, aiziet tāds pozitīvais, tā pozitīvā lavīna. Jā. Mēs daram labu, un tas mums nāk atpakaļ. Un kļūst tikai stiprāk un stiprāk, man liekas. Jā, man arī kādreiz kādam varbūt liekas, ka, ko tur to skriešanu likt, tur storijos vai ko, vai pats sev tu vaicā to. Un īstenībā nenormāli iedvesmo tas. Jā. Tā kā tas kaut kā neizskaidrojami. Tu redzi, ka kāds kustās, un tev pilnīgi, jā, es arī gribu, es arī varu. Tas ir ļoti forši, tāda apmaiņa. Es pagājušajā gadā arī ļoti daudz domāju, kāpēc es to daru? Taču dumji, un taču nesvarīgi, un tā. Un tad pamazām ļoti daudz cilvēku vai atraksta, vai klātienē arī pasaka, ka esmu palīdzējusi, motivējusi, un viņi noskrējuši savu pirmo distanci, savus pirmos 5 kilometrus. Un šogad to jautājumu vairāk nav. Es tiešām lieku katru savu skrējienu. Un ja tas nodara kaut vai vienam cilvēkam, tad es to darīšu un turpināšu. Jā, tas nodara. Tā kā turpini. Paldies. Un šodien jau laikam ir paskriets, bet lai viss turpmākie. Lai tev arī izdodās. Es gaidu tev pirmo maratonu. Es gatavošos. Es tikai vēl izdomāšu, kad. Jā, un podkāstu klausītājiem. Kā redzams, putekļus es no tās pults noslaucēju. Mēģināšu paturpināt ar vēl kādu sarunu. Ir cilvēki, kurus man vēl gribētos tagad satikt uz vasaru. Kaut kāds tāds runājamāks noskaņojums ir. Tā kā paldies arī par klausīšanos un ilgo pacietību gaidot jaunu epizodi. Un paldies, Kristīna. Paldies tev. Atā.